Mēs esam vai nu idiotu valstī, jeb noziedznieku valstī. Ģenerāla prokurors, ko ir pateicis, tad, kad es pie viņa arī biju savā laikā ar pretenziju par Air Baltica. Pie Stukāna, ja? Pie Stukāna. Es saku, kāpēc jūs nesākat kriminālu procesu? Nauda tiek tērēta pa labi, pa kreisi. Jūs to visu redzat, vai ne? Eiropa skaidri pasaka. Air Baltica projekts savienojums ar lidostu nav skaņos nekad Briselē. Tas, ko jūs būvējat, to zelta pāļus, to tiltu, tas ir jūsu izvēle. Ja mēs jums iedodam naudu savienojumam starp Baltijas valstīm, tad šī sadaļa vispār nav iekļauta un Eiropā nav saskaņota. Stukānam saka, kāpēc jūs neizvirzat apsūdzības tiem, kas bez saskaņojuma sāka tērēt naudu citiem projektiem, un kurus nevar tagad pat pabeigt. Jā. Viņš saka, kamēr notiek būvniecība pēc kaut kāda likuma, mēs nedrīkstam uzsākt kriminālu procesu par zaudējumiem, jo zaudējumus mēs varēsim konstatēt tad, kad process būs apstājies. Līdz ar to vienotība ir spējīga palikt pie varas un katru gadu būvēt pa vienam pālim, un prokurors Stukāns, jeb līdzīgi prokuroram Stukānam, nevarēs uzrādīt apsūdzības, jo būvniecība notiek. Es domāju,